Labdien vai labvakar tie, kur nav redzēti, jo šis ir tāds īpatnējs gads tomēr, ka ir 35 gadi janvāra barikādēm, 35 gadi pēc dažiem mēnešiem apritēs augusta pučam. Un augusta pučs, kas ir kaut kas briesmīgs īstenībā, un varēja beigties ļoti slikti, beidzās ar ļoti labu iznākumu mums. Kā jau iepriekšā sarunā es minēju par rādio, kurš skanēja, beidzās ar Gulbu ezeru, ko mēs joprojām gaidām, lai atskanētu kaut kur no Maskavas. Bet kāpēc par avotu? Ir viena no sarunām bija par literatūru mākslu, un varētu teikt, ka literatūra māksla arī šai sarunā iezīmēs bija tā, kas sagatavoja atmodu, sagatavoja pārmaiņas. Faktiski kaut kādā apziņas līmenī uzturēja gruzdošu tādu brīvo garu, pretestības garu, uzturēt dzīvi Ezopa valodu, un savukārt avots, man liekas, kuru dibināja 1987. Gadā. 86. dibināja. 86. sākās, jā, jā, tas viss. Tas 7. iznāca. Jā, un tas ir tā kā, auglis jau šai, tam darbam, ko izdarīja literatūra māksla. Izveidojās spēcīga Aivars Kļavs, un savā grāmatā, absolūti lieliska grāmata par šo laiku, gan raksta, ka, to nevarēja saukt par komandu, bet ļoti spēcīga, tev tā rakstīts ir, ja? Ka tur bija dažādi cilvēki ar dažādiem raksturiem, bija jaunā niknā Rudīta Kalpiņa un pietiekuši daudz tādu spēcīgu personību, ka avots, man liekas, arī radīja to intelektuālo bāzi Latvijas neatkarībai. Un tajā pašā laikā avots bija arī tāds, ja mēs runājam par janvāra barikāžu upuriem, gāja bojā cilvēki Latvijā, tad avots arī bija tā kā var uzskatīt par šo barikāžu cīņas upuri, jo tad, kad tika atgūta neatkarība 91. gada 21. augustā, un jau agrāk iesākās šis process, avots pamazām tā kā gāja uz leju, samazinājās tirāža, un man liekas, tas process bijis tāds, ka sākumā, tad, kad avotu nodibināja, un tur bija dibinātāji gan Ļeņina komjaunatne, gan kompartija. Kompartija bija Rakstnieku savienība. Rakstnieku savienība arī, jā. Un Ļeņina komunistiskās savienība. Jā, ka viņš bija tāds kā, manā uztverē, man personīgi tajā laikā, viņš bija tāds kā vilcējs, kurš vilka uz priekšu, gāja laikam pa priekšu. Un tad jau tas laiks bija tā ieskrējies, inerts jau bija tik strauji ar notikumiem, ka tāds mēneša žurnāls vairs nevarēja izsekot līdz tam, kas notika. Tas arī ir Aivara Kļava grāmatā, un šodien par to runās gan Aivars Kļavs, kurš izveidoja avotu un vadīja avotu, gan Rudīta Kalpiņa, kas vadīja publicistikas nodaļu, vadīja toreiz, gan arī pievienosies Gundars Godiņš, kurš pārņēma Klāva Elsberga stafeti vadot dzeļas nodaļu, bet, manuprāt, bija arī tāds avota poētiskais dzinējs spēks, un ne tikai, jo daudz viņa idejas, taču tā pati drukāšana Tallinā, Igaunijā bija Gundara Godiņa ideja. Bet, ļoti neparasts žurnāls. Žurnāls, kuru es jau Aivaram Kļavam stāstīju, ka nevarētu savu grāmatu hausā atrast šo grāmatu, kuru man bija, aizgāju uz Kļaviņa biblioteku. Tur bija, un viņa tad teica, šis ir vienīgais žurnāls no padomju laikā vēl sāk šiem iznākt, kurš nav izsviests, kur joprojām cilvēki šatad pajautā, un kuru daudzās bibliotekās uzskata kā tādu zināmu vērtību, ko saglabāt, un lai arī Aivars ir rakstījis grāmatā, ka, varbūt, ka tur daudz kas ir novecojis, kas tajā laikā bija, kas rakstīts, man liekas, ka daudz kas, paldies Dievam, bet arī diemžēl ir aktuāls joprojām, kas tika rakstīts tava laika avotā. Bet varbūt es gribēju sākt ar to, ka, es speciāli vilku, lai sagaidītu Gundaru. Sāksim varbūt ar to, ko es gribētu zināt, ka ir 91. gada augusts, tātad drīz mēs atzīmēsim 35 gadus kopš konstitucionāla likuma, Latvija ir brīva. Tad pirmais ir tikai ne par pašu žurnālu, bet arī jūs bijāt žurnālā. Kas notika, kā jūs sagaidījāt augusta puču? Kā es sagaidīju? Patiesībā tur par to puču ir... Tās atmiņas ir diezgan miglainas un īsti sagaidīju, pat nav īstais vārds. Tas bija biedējoši, jā, bet es atceros, ka es to laiku
pavadīju ārpus Rīgas. Es biju, tas bija Pierīgā manas sievas vecāku vasarnīcā, un tur bija televizors, un tā arī tās dienas pagāja tur. Jo nekāda aktīva tāda rīcība nebija iespējama. Es atceros, mēs klausījāmies, bija tā kolāts, tā nelegāla raidstacija, tā bija puču laikā, to mēs klausījāmies. Salaspilī. Mēs bijām netālu no Salaspils, jo man sieva no Salaspils bija, bet tā vasarnīca viņiem bija ārpus Salaspils. To mēs klausījāmies, un ar tādiem retiem izbraucieniem uz Rīgu, ar mašīnu, bet tas bija, ja tā godīgi, pirmkārt, tas ir pagaisis, jo man spilgtāk atmiņā, protams, es atceros tās televīzijas pārraides, kad kas tie bija tie kur Pugo bija tie trīs dzērāji, kas uzstājās. Tā padomju glābšanas komiteja. Jā, tā Vissavienības glābšanas komiteja, laikam tā viņa saucās. Tas bija pilns neskaidrība laiks, bet šodien tā, ka, daudzas epizodes ir, kas ir palikušas atmiņā spilgtāk, un kuras, manuprāt, Latvijai, protams, tas bija būtiski, tas kas toreiz notika, mūsu neatkarībai, un tas bija ļoti būtiski un ļoti nozīmīgi, bet teiksim, ja runā par žurnālu, tad bija daudzas epizodes, kas mums bija tādas svarīgākas un būtiskākas. Vai tev iešāvās prātā tāda doma, ka viena sajūta ir, ka Latvija ir brīva pēc puča pasludinājuma, un tajā pašā laikā, kas ir žurnāli? Puča sākumā pilnīgi noteikti ne. Pilnīgi noteikti ne. Es domāju, ka tajā puča sākumā gluži pretēji likās, ir vakars, bija viss pavēlti. Bet tad, kad tie procesi, tur viņi diezgan strauji mainījās, es vairs, bet tām dienām nemaz neatceros. Tas bija tikai dažas dienas, kur stundu laikā tur atrisinājās viss. Un tad, kad bija skaidrs, tad atkal bija tā otra galējība, ka mēs esam varbūt sasnieguši, tāda eiforija bija drusku. Paldies, Rudīte, tu tajā laikā vairs nebija avotā, bet tajā pašā laikā tev šis grāmatas vāciņa rakstīts, ka tu tā kā uzskati, ka kaut kādā veidā avots turpinās Domzīmē, kur tu tagad vadi. Jā, es domāju, vai ir pieklājīgi vai nepieklājīgi. Ir arī viens Domzīmes numurs līdzi, parādīt tiem, kas nezina. Jā, es veidoju žurnālu Domzīme, bet es gribu teikt, ka, varbūt cilvēkiem tas nav svarīgi, bet būtībā mēs šeit esam 4 galvenie redaktori, jo Daini, arī tu esi bijis galvenais redaktors, vai ne? Jā, Kultūras avīzes. Jā, un arī Gunters bija redaktors Lati tekstiem galvenais. Tā kā tādā ziņā, tā pēctecība faktiski, es gribētu teikt, mata galiņā ir karājusies, bet saglabājusies. Jā. Un augustā, tad paši jautājumi, kas Aivaram, kā tu? Augustā es vairs nebiju avotā, es biju nesen atklātajā Ziemeļvalstu informācijas birojā. Un es vairs neatceros, kurā no datumiem, 20. vai 21. man bija jābrauc uz Kopenhāgenu, uz semināru, jo mūs apmācīja datoru zinībās un tam līdzīgi. Un līdz ar to vienkārši nevilšus no Bastēja bulvāra, virs kura lidoja helikopteri. Es nonācu lidostā, kur bija absolūti dramatiskas izjūtas, un man liekas, ka SAS kompānija tolaik arī palaida. Viņi atsūtīja vēl vienu lidmašīnu. Savukārt pēc tam Latvijas informācijas birojas tāds bija Kopenhāgenā, Tautas fronts izveidots. Mani tur iesēdināja, lai es sēžu, jo citi braukāja apkārt pa pasauli, ne pasaules tuvākajām valstīm un pieņēma Latvijas atzīšanu. Un bija šausmīgi aizkustinoši, jo uz to biroju nāca
Kas tik nenāca, tiksim, kaut kādi sen emigrējušie poļi, kas dzīvoja Dānijā, viņi nesa konfekšu kastes, dažādas apsveikumus. Nāca cilvēki, kas jau interesējās, kā Latvijā var atvērt banku. Tā kā tas, tā lavīna bija ļoti aizkustinoša un milzīga, jā. Un tad, kad mēs atgriezāmies, es atceros to brīdi, mēs braucām no Tallinas ar kuģi, Vidzemes jūrmalā, un bija tāda pilnīgi nereāla sajūta, ka tu esi atgriezies Latvijā, kura tagad patiešām būs neatkarīga. Tā īsumā. Un Gundars Godiņš, tev tāds, Gundar, paņem tā mikrofonu, tev tāda pavisam tāda, varbūt ir gan avotā misija bijis, gan Latvijā būt tādam, tiltam savienotājiem starp Igauniju, drosmīgo Igauniju, un varbūt ne tik drosmīgo, bet pēc igauņu piemēra arvien drosmīgāk kļūstošo Latviju, jo pirmais jau, ka tu pārņem avotā Klāva Ellsberga sākto, otrais, tomēr, es domāju, tas tur gan Rudīta arī bija iesaistīta, Tautas fronts ideja, jūs pirmo reizi, tā arī acīmredzot tika pārnests Igaunijas tajā laikā, cik mēs zinām. Trešā reize ir avota drukāšana barikāžu laikā Igaunijā, atrodot tos izdevējus, un tad par augustu, kā tu noteikti redzēji, kas notika Igaunijā. No Igaunijas mēs toreiz pārņēmām konstitucionālo likumu, izbeidzot pārejas periodu, vai arī tu biji tajā iesaistīts, bet kā tu uzzināji par puču un kādas tev sajūtas un piedzīvojumi bija tajās dienās? Ja par puču runājam, tad varbūt tajā pirmajā reizē es ļoti nožēloju, ka varbūt neiedevu pa aci šie Pugo. Jo pirms tam man Peters iepazīstināja, tas ir skandalozais dzejnieks Guntars Godiņš, un tas ir Pugo. Es viņam nedevu roku, vai ne toreiz. Būtu to es izdarījis, varbūt nemaz puču nemaz nebūtu, jo viņš jau bija tas galvenais, kurš pēc tam arī nošāvās, vai arī viņa nošāva. Bet atklāt sakot, tā kā jau Daini tu iezīmēja par to 91. Gadu runājot, jā, man zvanīja, es visu laiku sazvanījos ar Igauniju, arī ar Somiju. Somi, protams, arī ļoti gribēja zināt, kas te notiek, jā, jau pašos sākumos un arī, protams, arī puča laikā. Un Igauniem es stāstīju visu laiku, kas notiek, ik pa stundām, var teikt, jā, jo tajā pašā sākumā jau patiesi tā kā, gan Aivars, gan Rudīta, mēs domājam, ka ir, baigie sūdi, vai ne? Tur skaidra bilde bija, ka tas tik vienkārši nevar beigties. Un tas, ka tas tik vienkārši tomēr beidzās, tas ir tā, varētu teikt, tās lielās padomas savienības arī absurds, jā. Ka tas var būt tā, ka tas ir tāpat kā pēc Staļina nāves uzreiz, kas notiek, vai teiksim, un arī šajā laikā. Un par to, teiksim, par to, ka varbūt, iesaisti varbūt arī pirms Tautas frontes, vai ne? Par to varbūt mēs vēlāk runāsim, ja, kur bija rakstnieku plēnums un tā tālāk. Bet, protams, 91. gadā es vēl biju avotā, tad Aivars nebija, jo tad bija vēl pēdējie numuri, protams, ka tie pēdējie numuri iznāca, man liekas, ka numurs bija tikai kādi 4 vai 6 numuri, mēs strādājām ar mazliet citiem jau materiāliem, bet, par to arī tā vēlāk varbūt. Jā, es atkāpjos atpakaļ uz to avotu laiku, kā sauc arī Aivara Kļava grāmata. Es te atceros to vienu epizodu, ko redaktors apraksta, ka kā beidzas viņa karjera, ka viņu izsauc kolektīvs nobalso, atlaiž redaktoru. Un kaut kādā ziņā es tad drusku pasmaidīju, jo mans vecmāmiņas brālis, kurš Pirmajā pasaules karā jau bija virsnieks Pirmā pasaules kara frontē, sākoties lielajām jukām, apjukumam, pārmaiņām, viņš aprakstīs to savās dienas grāmatās, kā sākas anarhija armijā, ka sāk karavīri, sanāk kopā un balso. Vienu dienu iebalso vienu par virsnieku,
pēc tam izsviež. Nākošā dienā iebalso otru. Tas bija tāds zināms apjukuma laiks, vai tu Aivar biji gatavs tam, ka avots beidzas, ja, un ka tu esi savu izdarījis? Piedod, bet tas salīdzinājums nav īsti precīzs. Ja? Tur it kā no vienas puses jā, bet nekāda anarhija jau toreiz nebija. Bet, toreiz bija, es to sauktu par tādu demokrātijas eiforiju. Tādu drusku tādā narkotiku žvingulī. Tāda demokrātija bija kā tāda narkotika, ja, ko kas mums bija liekta, ja, un pēkšņi, ja, tagad būs demokrātija. Un ja godīgi, es domāju, lielākā daļa toreiz lūk, laimīgi Rudīti, kas pabija ārzemēs, Guntars, ja, kuri uz tā paša Somijas piemēra, ja, kuri, es arī biju bijis Amerikā pirms tam, un tā kā kaut ko zināju, bet tā bija tādas, viņiem varbūt vairāk, man tās bija tādas vispār tādas virspusējas. Un tad lielākā daļa jau nezināja, kas tā demokrātija ir un kā viņi izpaužās. Un tas galvenais, kas cilvēkiem likās, ka demokrātija ir tā, ka mēs tagad paši lemsim, būsim kungi, būsim kalpi paši savā zemē. Ja? Un tad tika sadarītas arī daudzas tādas, varbūt tādas nepārāk gudras lietas. Es negribētu lietot vārdu nejēdzības vai muļķības. Īsti jau nebija, jo neviens jau negribēja darīt muļķības vai nejēdzības. Bet vienkārši, tā bija. Es jau pirms tam jau vēlēju direktorus, vēlēju ceha priekšniekus rūpnīcās. Tas vilnis sākās, es pat nezinu, man liekas, viņš jau sākās krietni pirms puča sākās. Es domāju, ka viņš sākās līdz ar neatkarības atgūju, līdz ar augstākās frontes, ja, to augstākās padomes, ja, augstākās padomes to lēmumu. Un tad, un vienkārši, patiesībā es tā iekšēji, es biju gatavs, ka tā tas varētu būt, jo tas, tā situācija tajā redakcijā veidojās tāda, ka, mēs nespējām atrast to ceļu, pa kuru tālāk iet. Es uzskatīju, ka mums ir jākļūst par tādu, žurnālu, Dainis jau teica, žurnālu drukāja 3 mēnešus. Mēs nekādi nevarējām būt aktuāli, ja? Nekādi. Mēs bija atmode iznāca laikraksts, ja? kas šajā ziņā ar mums brīd, patiesībā viņi izsita to mums daudz ko tos tajos pamatos, ja? Ko viņi varēja, ko mēs nevarējām. Un tad tā mans viedoklis bija, ka mums vajadzētu kļūt par tādu analītisku, tādu vairāk publicistisku literāru žurnālu, kur tos procesus jau notikušos pēc laika, ja tad mēs analizētu. Bet redakcija bija krietni pamainījusies, un ja varbūt ar to pirmo sastāvu, kas bija pašā sākumā, to mēs būtu varējuši paveikt. Ar to, kas tur bija, cilvēki bija gājuši projām un mainījušies un nākuši jauni, un ar to nākamo sastāvu viņš bija tāds, ka tur mēs varējām būt tikai literārs žurnāls, no tās publicistikas tur vairs nekas īsti nebija. Varēja jau kaut ko mainīt, bet tad vienkārši, un savukārt tie, kas bija palikuši, kas strādāja, tie uzskatīja, ka jākļūst par tādu absolūti intelektuālu, kas arī nebija Latvijā pirms tam, tādu intelektuālu, elitāru, tādu šauram lokam, šauru loku mērķētu preses izdevumu. Šāds izdevums nevarēja pastāvēt, kā Guntars arī teica, un pēc tam iznāca, man liekas, tu teici 6, man liekas, ka iznāca pēc tam divi numuri iznāca, kamēr es vēl biju, un 2 numuri, manuprāt, iznāca pēc tam, kad es jau biju aizgājis. Un tad jūs sākāt, tie 2 pirmie laikam iznāca janvārs, februārs,
un tad nākamais neiznāca martā, bet iznāca aprīlī, un tad, laikam, iznāca jūnijā. Ja? Ar mēnešu atstarp man tāda iznāca. Jā. Nu, toreiz jau nebija nekādu arī, protams, finansiālo līdzekļu, tas ir viens, bet par to elitārismu es arī domāju. Es domāju, ka tas bija ļoti svarīgi, un es domāju, ka mēs pazaudējām to, teiksim, kaut kādu žurnāla elitāro viedokli, bet to izglāba, protams, Leons Briedis ar grāmatu un kentauru, jo es arī skatījos, kā igauņi gāja Vikerkārā, tātad viņiem arī bija savs žurnāls Vikerkār, Varavīksne. Tas iznāk joprojām. Iznāk joprojām un ir ļoti arī aktuāls un nu, var teikt, tiešām intelektuāls žurnāls. Un tad mēs tiešām kaut kādā veidā bija Sarmīte, māksliniece, un bija vēl daži cilvēki. Jā. Un tad mēs taisījām tos žurnālus. Tad bija tādi, varbūt mazliet tematiski tie žurnāli. Bet nu, tāds bija tas noriets, vai ne? Bet vairāk jau jārunā par to uzplaukumu, es domāju. Bet jā, vēlreiz runājot par to, kad izsauca, un tas tiešām tas redakcijas kolektīvs, cik tur bija vairs to cilvēku, jā, pateica, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu, ka viņi turpmāk tā kā atsakās. No manis, es pat tā precīzi to neatceros. Ja, tas mani īpaši nepārsteidz, jo es sapratu, ka mēs tuvojamies loģiskām beigām. Viss tas žurnāls loģiski, vai viņš jau tur turpinās. Vai bija izeja un risinājumi, kā saglabāt? Ja? Bija viens risinājums, ko es grāmatā to neesmu minējis, ko es tikai pēc tam tā pārdomājot, es secināju. Vladis Spāri, kurš nodibināja izdevniecību Artavu, ieteica, nevis ieteica, viņš uzstāja, viņš mēģināja man pierunāt, ka arī mums jākļūst par izdevniecību. Un tas būtu bijis risinājums. Bet tur bija vairāk faktori. Pirmkārt, mums tiešām izdeva Rakstnieku savienība, un Komjaunan jau vairs tad nedarbojas līdzi, bet bija Rakstnieku savienība, tā kā mums vajadzēja to visu saskaņot ar izdevējiem, un otrs bija, ka man nebija pieredzes. Es zināju, kā žurnālu taisīt, bet es to brīdi vēlāk es izdevu arī grāmatas strādājot citur, bet tobrīd es nezināju, kas ir grāmatniecība, ko darīt, kā izdot, ar ko sākt, ar ko beigt un kā tur pelnīt ar to visu. Un trešais, ja, ka man bija bail pazaudēt vēl to, sākot tagad pievērsties grāmatām, pazaudēt to mazumiņu no tā žurnāla, ko Gunters teica, ja, to intelektuālo, pazaudēt to. Man bija tīri cilvēcisks bailes, ja, šī izšķiršanās. Tāpēc patiesībā tas lēmums, ko pieņēma redakcija, tas nāca drīzāk. Man tas bija kā tāds. Es biju noguris, ja tas laika bija daudz prasījis, un tas man drīzāk bija tāds izēja vai atvieglojums. Un es īpaši par to nesaku. Vienīgi tur tā komiski sanāca, ka manis viņi atteicās un mani it kā atlaida no darba, bet paraksta tiesības bankā neviens man nebija atcēlis. Un tad, kad redakcija attapās pēc 3 mēnešiem laikam, tad toreizējais atbildīgais sekretārs atnāca un teica, bet Aivar, mums vajag tev parakstu, mēs nevaram algas dabūt no bankas. Tā kā, tā bija tā laika demokrātija, ka mēs to cilvēku atlaižam, jā, ej, kur tu gribi, jā, bet kas ar mums pašiem notiks un kāda ir mūsu tā saistība un tā saikne, par to nepadomāju. Tajā grāmatā ir viena tāda nodaļa ar nosaukumu bez ceļa un ceļa rādītājiem. Tas būs jautājums visiem. Tas mums visiem bija tā, man liekas, tajā atmodas procesu uzsākot. Man liekas, ka mums nebija skaidrs ne ceļš, ne ceļa rādītāji, jo mēs tajā totalitārajā sistēmā vispār arī nezinājām, kā no tās īsti tikt ārā, un tur bija dažādi risinājumi. Un tomēr man vismaz svarīgi ir avots bijis kā tas, kurš tomēr to ceļu noteica. Un tas ceļš bija pagriezties ar muguru pret, kā šodien mēs sakām, rašku, un iet rietumu civilizācijas virzienu, atgriezties Eiropā. Pēters Laķis, kurš arī mēs ar viņu runājam ar avotu kontekstā, viņš bija viens no avota lasītājiem. Tagad cilvēks ir iedalīt lasītājos, nelasītājos, kas tajā laikā. Viņam bija tāda formula, ko viņš teica,
bieži svinējis šajā mājā, šajā pašā istabā, ko viņš vienmēr teica, mūsu misija ir nojaukt. Viņš teica tādu stiprāku vārdu borģeli, ko viņš sauc par to sistēmu, padomju Latviju, un izbētāt akmeņus tā, lai neviens nevarētu salasīt. Un otrs, viņš teica, meitenes un zēni, ņemam kājas par pleciem un mūkam prom. Tas ir mūkam uz rietumiem. Bet, lai mēs varētu aizmukt rietumu virzienā, Eiropas civilizāciju virzienā, bija vajadzīga šī orientācija. Un, manuprāt, šo orientāciju gan augusta izšķirošajās dienās, ļoti daudziem svarīgiem cilvēkiem, gan man, gan Laķim, bija diezgan spēcīgi nostiprinājis arī avots. Tas bija Orwell publikācijas, arī Kafkas process, mēs runājām, bija, ka tur ir tas mūsu īstais ceļš. Tātad, var par šo jūsu apjaust vai neapjaust to misijas apziņu tajā brīdī, kad avots sāk strādāt, ka sākās avota zieda laiki. Jo es jau teicu, ka manā uztverē tas bija tas, kas vilka uz priekšu, iekustināja procesu, un process jau vēlāk avoti arī apsteidza. Tu kā dzejnieks un kā mūsu. Es domāju, ka es avotā ienācu tieši 87. gadā februārī, kad notika šī traģēdija ar Klāvu. Tad es arī sāku strādāt. Te jau bija būtībā iznācis pirmais numurs un otrais numurs arī laikam tulīt, un tad jau bija sagatavoti laikam līdz kādam martam arī tie numuri. Jāteic to, ka es atnācu no radio es strādāju literāro raidījumu redakcijā, kurā mēģināju visu laiku kaut ko dabūt cauri. Un tas salīdzinoši ar avotu un radio, tas bija kā diena pret nakti, jo tur mums sēdēja Glavļita meitene ļoti tāda cītīga, tur vajadzēja visus raidījumus, un man tur vairākus raidījumus noņēma. Un notika šī traģēdija ar Klāvu, un Aivars bija tas, kas man aicināja, un es ar lielāko prieku aizsirtu tās radio durvis un aizgāju uz avotu, jo būtībā tas, ka tur noteica šos ceļa rādītājus, tas ir, protams, es arī tikos ar Klāvu jau tad, kad veidojās arī avots, un tāpat kaut kā pārunājām. Un šis tas jau arī bija parādījies. Mēs nevaram teikt, ka tikai avots, kad nāca un tā tālāk. Jo man ir kaut kādi dzejoļi, piemēram, jūs varat iedomāties, ka man iznāca Padomju zeme, tā ir Saldus avīzīte, man jau bija dzejolis Zābaku dziesma, ko Līvi dzied, jā. Tad man bija Andrejs Cīrulis, jā, kas nodruka 86. gadā man uz tur dzejoļu ciklu un vēl kaut kādu interviju, un es nezinu, kā viņš tur vispār tika vēl pēc tam vaļā no visām čekām. Tur bija arī visi tie mani trakie dzejoļi, un tā pakāpeniski jau tas veidojās. Un tas avots uzlika tādu, varētu teikt, treknāku punktu, jo nevis varbūt tikai ar saturu sākumā, bet tieši ar to vizualitāti. Un tas vizuālais dūrās acīs, jebkuram, ja, stiprāk varbūt nekā tas teksts, jo iedomājieties, ka tur bija glancētie žurnāli, tur zvaigzne ar Ļeņinu priekšā un pakaļā. Vai vienalga tādi krāsaini, jā. Un pēkšņi ir kaut kāds avots, jā, kurā ir pilnīgi kaut kāda cita. Un tad pakāpeniski, protams, tie ir tās publikācijas, tie ir tie materiāli, kas toreiz vispār bija neiedomājami, kā tu minēji Orwells vai Andrē Žits, piemēram, jā. Andrē Žida arī darbs mums bija, vai arī ne tikai varbūt aizliegtie darbi, bet kaut vai tiešām Kafku jau nevarēja nodrukāt. Par Beketu vispār nerunājot. Ja? Tā kā avotā bija arī gaidot Godot un tādas lietas. Ja? Un tas, manuprāt, bija tas virziens, ja, kad parādās, pirmkārt, mēs varam tik daudz ko publicēt. Ja? Un tad jau pakāpeniski arī no latviešiem, kas varbūt bija aizliegti. Un tā vismaz man, Aivars var. Ja tev tā publicistika bija un publicists tomēr tas it kā pasaka kaut ko priekšā, kā vajadzētu darīt, arī tā nacionālā stīga, kā parādījās. Man liekas, ka tad, kad mēs 87. gadā sākām, mēs pat nevarējām nojaust, ko mēs drukāsim gada beigās. Tā kā nav tā, ka mums bija baigie nodomi, mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs darīsim tā un šitā un noteikti. Es gribu teikt, ka ap mums bija arī diezgan liels gudru cilvēku loks.
jo neba mēs, teiksim, redakcijas sastāvs zinājām tik labi visu, kas ir bijis rietumu literatūrā, kas mums noteikti ir jādrukā, tā kā mums ir, man šķiet arī jāatzīmē mūsu draugu paziņu, vienkārši autoru, tulkotāju darbs, kas nāca ar ieteikumiem. Publicistika sākotnēji, man šķiet, pirmajos numuros noteikti bija, varbūt bija tulkojums par kādu bērnam tēmu Krievijā vai tam līdzīgi, jo mēs iznācām arī krieviski. Bet vienkārši tajā laikā, no 85. gada, Maskavas lielajos izdevumos tiešām iestājās šis glasnosts atklātības režīms, un tas bija tas, kas rāva vaļā ilgi aizturētas tēmas, stāstus, un mēs vienmēr varējām atsaukties uz to, ka, lūk, Maskavā jau viss notiek. Un vienkārši tas aizgāja. Skaidrs, ka viena no tādām zvaigznēm, vismaz man, skaidri varbūt to nesakot, patiešām bija arī Latvijas Republikas laiks, un man šķiet, ka Avots bija pirmais, es vēl atceros, ka es gāju uz arhīvu Šķuņa ielā, kas nodrukāja tāds 20. 30. gadu, pat mūsdienu formā varētu teikt īsas fotogalerijas ar īsiem atmiņu stāstiem, un tur bija bildes, kādas padomu laikā nekad nebija parādījušās. Bet es gribu arī teikt, līdz došu arī vārdu Aivaram, ka mums noteikti ir jāpiemina Aivars Tarvits, jo man šķiet, ka Aivars Tarvits, kā atbildīgais sekretārs, bija tas reālais cilvēks, kas gāja ar šīm izdrukām pie Glavļita. Kā viņam tur gāja, varbūt, kā Aivars var pastāstīt labāk. Es saprotu, Rudīte ļoti precīzi pateica, ka tad, kad mēs sākām to pirmo numuru taisīt, mēs tiešām nespējām pat iedomāties, kā tas beigsies. Otrs ir ļoti būtiski bija tiešām tas, ka Avots tapa, kā lai mūsdienās to tagad pasaka, neformāli, tas bija tāds neformāli kolektīvs izdevums, ja? Tā kā tu teici, ja, jo arī teiksim, nebija tāda, kā vispār tapa pat žurnāls, tā, ka mēs apsēdāmies visi, mēs tā saucamā plānošana, un tad redaktori pieteica. Nevis galvenais redaktors teica, mēs tagad drukāsim to un to, tad mēs drukāsim šito, un tad pēc 3 mēnešiem mēs drukāsim to un to. Nebija tā. Redaktori paši pieteica, un tas mans uzdevums tajā brīdī bija tas nepateicīgais, ja neaizskriet tam laikam pa priekšu un neieskriet ar pieru sienā. Un es teicu, mani kolēģi dusmojas, es teicu, šitajā numurā vēl nedrukāsim. Bet nebija neviens, es neatceros, varbūt Rudīte to atceries, vai kas tad atvainojos, bet, manuprāt, nebija neviens tāds materiāls, kura drukāšana tika atlikta un kurš netika nodrukāts. Ja es teicu pēc kaut kādiem, to mēs drukāsim nākamajā vai aiznākamajā, un tie raksti tika, vai tie materiāli, kas tas bija, tie arī tika nodrukāti. Un tas bija diezgan nepateicīgi, šajā ziņā tas mans pienākums, bet tā bija, kā Rudīte teica, ja, ka tas bija tāds, tur pat nevarēja saprast, kurā brīdī, no kurienes, ja, tās idejas dzīma, ja, kas viņas jau neatnāca tādas gatavas jums, viņas atnāca tāds materiāls. Un tad ir viena lieta, ko es gribu noteikti pateikt, ka pēc katra pirmo gadu, pēc katra numura, pirmkārt pirmo gadu pēc 3. numura man izsauc uz Maskavu, uz Maskavas komjaunas centrālu komiteju, kur man ļoti augsts, komjaunas centrālu komiteju, kur otrais sekretārs, ļoti augsts priekšnieks, komjaunietis ap gadiem 50, ja, tāds onkulis, tāds padūšīgs patūkulis ar lielāku vēderu nekā man tagad, ja, tādiem sīkiem tukliem pirksteļiem, ja, viņš šķirstītu Avotu un lamāja mani necenzētiem krievu vārdiem.
Un pa vidu bija tas, ko jūs, krieviski, protams, ko jūs tur Latvijā iedomājaties, ko jūs te latvieši iedomājaties, ka jūs, te tā varēsiet, un kāpēc jums ir, patiesībā tas iemesls bija noformējums, ko Gunters pareizi teica, ka tas pirmais sitiens bija nevis gan šeit Latvijā, gan vispār bija nevis tie teksti. Tie teksti bija, kā Rudīte teica, teksti bija, toreiz drukāja jau arī Maskavā, diezgan brīvi tos tekstus, bet tāds noformējums kā mums, tas nebija. Un tas formālais iemesls, kā man aizsauc, bija to pirmo numuru noformējums un raksts par dadu. Pirmajā numurā Jāņa Borga raksts par dadīsums viss lielajā nekas, tā laikam viņš saucās. Un par to viņš kliedz uz manīm, kāpēc, kas par... Es nelietošu tos vārdus, kas tur bija, kas par dadaismu, kāpēc jūs nerakstāt par peredvižņikiem, tālāk. Un tad es braucu uz to Maskavu un es domāju, kas būs, kas ziebs būs, to es sapratu, bet es domāju, uz Sibīriju neaizsūtīs. Bet es iedomājos, ka vispār var aizsūtīt, tā kā stažēties, tā kā pieredzes apmaiņā var tomēr arī aizsūtīt. Bet man aizsūtīja uz Sibīriju tikai tādā netiešā veidā. Pēc tam, kad viss tā saruna bija beigusies, bet redziet, tur arī tas pārmaiņu un tās Gorbačova pārmaiņu laika tāda būtība slēpjas. Viņš man stundu pusotru viņš man lamāja, vairāk kā stundu noteikti. Es precīzi neatceros, Viņš mums bija šis konstruktīvais dialogs, sauksim to tā, Un tad beigās viņš paliek tāds pielaidīgāks un tur pat sāk kaut ko tur paslavēja, un tad viņš izcēla žūksni, tādu pamatīgu žūksni. Es tagad to esmu visu aprakstījis, bet es atstācu tiem, kas nav lasījuši. Izcēla tādu pamatīgu žūksni ar komjaunatnes avīzēm Padomju Savienībā. Un pārsvarā tās bija tādas Sibīrijas un kaut kāds Krasnojarska nav Sibīrija, bet tās, kas tur bija, kas ir Surguta un tādas, tie turienes komjauniešu avīzes, kas, viņas pirmkārt bija absolūti līdzīgas, otrkārt absolūti garlaicīgas, un treškārt, tā bija, tīrā politika, kā toreiz, Un tad viņš teica, ka man ir viesnīcā uz 3 dienām rezervēts, bija tā komjauniešu viesnīca tur. Tajos. Un man vienkārši jāizanalizē visas šīs avīzes un jāpasaka, kas tur ir slikts un ko tur darīt, lai to uzlabotu. Saprotiet, viņi mani nolamā un tagad viņi man liek, lai es palīdzu taisīt viņiem komjaunas avīzes. Vajadzētu teikt, publicēja dadaismu. Nē, tur nevarēja jokoties pārāk, bet tā lieta bija tāda, ka es viņam saku, ka es nemāku krieviski, uz krievu rakstāmašīnas rakstīt, ka es nevarēšu 3 dienu laikā iemācīties, un ka es viņš teica, rakstiet ar roku. Un jums būs, mēs iedosim papīru, rakstiet ar roku, mēs pēc tam atšķirsim. Un tas triks visā ir tāds, ka man ir neizlasāms rokraksts. Es pirmās grāmatas visas uzrakstīju ar roku. Pirmo uz datoru es rakstīju 2000. gadā, kad es sāku Viņpus vārtiem. Tad, var sakot, līdz 2000. gadam es visu rakstīju ar roku, rūtiņu kladē. Rakstāmašīnas? Pēc tam es pārrakstīju uz rakstāmašīnas, bet to sākumu es visu rakstīju ar roku. Un man tas rokraksts tāds, jo tā vienmēr tā doma aizskrien ātrāk par to roku, un es tās klades atdevu literatūras muzejam, bet tur tā sākumā pirmajās kladēs vēl var kaut ko izlasīt, tad jo tālāk, jo grūtāk. Un es šādā veidā arī viņam tikai sliktā krievu valodā rakstīju uz tām lapām, ko neizlasām tekstu, kaut kādas pilnīgi, kaut ko es tur rakstīju, neizlasām. Un tagad, pēc tam viņš teica, ja es nepabeigšu to darbu, tad viņi pagarinās man to viesnīcu, un es tur dzīvošu jau vēl 3 dienas. Protams, es tādu žūksnes, tās lapas sarakstu, es tur pasvītroju kaut ko. Vienīgais, ko es centos tā uzrakstīt, как заявил, vai как сказал Леонид, tas Gorbačovs, tā, izceļot ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs, un var sakot, un to es tā mēģināju tā, lai to var izlasīt, un pārējais viss bija neizlasīt.
Un tad es ar tās lapas viņam aizvedu, man vajadzēja vēl ar viņu tikties pirms tās probraukšanas un to atdot to materiālu. Un tad es iedevu viņam tās lapas, viņš, to es atceros, kā šodien, viņš tā paņēma un tā paskatījās, un viņš kļuva bāls. Viņš laikam domāja, ka es nesu viņu cauri. Ja. Man likās, ka viņš man sitīs tūlītās ar to papīru žūksni, ka viņš man zvels. Ja, bet viņš savaldījās, un mēs šķīrāmies kā draugi. Par Glauļitu, ko teica Rudīte, jā, paldies, ka man atgādina. Jā, bet taisnība bija, ka pirmais to uguni dabūja Tārvids, un viņam bija visgrūtāk, jo atbildīgais sekretārs tajā laikā bija tas cilvēks, kas komunicēja tieši ar Glauļitu. Un viņam bija grūtāk, bet viņš bija ļoti principiāls, un viņš bija gudrs, un te pašā laikā savaldīgs abrīnojam. Ja, jo cik es viņu tā darbā, es nezinu, viņa ārpus. Ja. Bet bija jau tā lieta bija tāda, ka bija tik daudz, kas aizliegts, ka tas Glauļits pats vairs. Tajā laikā mēs sakām, ka pats Glauļits nezināja, kas ir aizliegts un kas nav aizliegts. Tāpēc mēs dabūjām cauri Orvelu, ka Glauļits nezināja, ka Latvijas Glauļits nezināja, kas tas ir Orvels un kāpēc tas ir aizliegts. Un mēs pielikām nevis, kā viņš ir, sarkastisks. Jā, dzīvnieku ferma, kā viņš skaitās, politisks sarkasms vai kaut kā tam politisks. Mēs nosaucām to par pasaku, un redziet, sākums jau ir kā pasaka. Kaut kāds dzērājs aizslēdz kūti, ja, zvēri sāk sarunāties, un viņi taču nevarēja tie cilvēki, es to tikai tagad kaut kad, es tagad rakstot tā šo grāmatu sēriju, man tad arī, jā, Rudīts saka, šo grāmatu sēriju rakstot, es rakstīju 9, kur arī runāju rakstu par Orvelu, un tikai tad es sapratu, es runāju rakstu par Orvelu, tad man jāraksta par avotu, man jāraksta arī par Glauļitu un jāraksta par cenzūru. Un tad es sapratu, ka viņi paši vairs nezināja, kas ir aizliegts, kas nav, it sevišķi Latvijā. Un otrkārt, mums ir avotam 80 lapuses, ja? 8 lapus un 4 vāki, tas saucam, 1. vāks un 4. vāks, 2., 3. vāks. Un tas viss bija tik nenormāli sīkā drukā, kā nekad vairs nedrukā. Glauļits lasīja mūs 3 vai 4 līdz 5 dienām. Viņi nevarēja izlasīt. Tas nebija iespējams to izlasīt. Ja? Tā, izlasīt saprotot, ko tu lasi. Ņemot vērā, ka viņi arī bija tikai padomu ierēģi, kuriem labāk patika papļāpāt par to, cik šī dzīve ir briesmīga padomu, ka neko nevar dabūt un pastāvēt tur tajā, pasēdēt preses nama kafēnīcā vai pastāvēt tajā rindā, kur tur tai redaktoriem un kam tur un vēl visiem tai administrācija deva to gaļu un desas. Tā kā tas bija. Glauļitam, protams, tas ir Tārvidam, protams, ar to Glauļitu sākumā bija grūti, bet nākamais atbildīgais sekretārs, kas bija Vilnis Bīriņš, tas to jautājumu atrisināja ļoti, ļoti totāli. Viņš teica, kā bija tā literatūra gazeta bija, tā, kas iznāca uz cik viņa uz kaut kādām 100 lapusēm iznāca brīžam, pat vairāk. Tā varbūt bija vēl bija Družba Narodovs. Nē, runa ir par... Avīz literatūra gazeta, līdzīgi literatūra mākslā ir 50. Nē, daudz biezāk. Tur bija vairāk par 50 lapusēm notiek. Viņai tas formāts mainījās, jā, atkarībā no tā materiāla. Un tad Vilnis Bīriņš Glauļitā, kad bija kaut kādi tādi slidenas tēmas publicistikā, Vilnis Bīriņš teica, bet tas ir literatūrai gazetā publicēts. Ja, un tas toreiz lasīja mūsu Glauļita priekšnieks Dundurs, un nejaukt ar Kazimieru Dunduru, kas bija izdevniecības direktors, un Rudolfs Dundurs viņš laikam bija. Un viņš mūs lasīja, un tas viņš saka, šito mēs nevaram laist cauri, tas ir pilnīgi tāds pretpadomu. Ja. Vilnis svētā mierā saka, bet tas bija pagājušajās nedēļas tajā literatūrai gazetā 48. lapusē drukās. Ja. Tas Dundurs saka, tiešām? Jā. Un Vilnis, es to Vilnis jau tagad ir, lai viņam viegli smilts. Ja.
viņa saulē, bet kad es rakstīju to grāmatu, mēs ar viņu ļoti ilgi runājam, 2 dienas mēs runājam pa vairākām stundām. Un tad viņš man teica, ka viņš domājot, ka tas Dundurs jau no paša sākuma saprata, ka viņi nes cauri ar to Liķertūnai gazeti, bet viņš teica, tas bija mums abiem baigi izdevīgi, jo tas Dundurs, tas ir, tas drukāts, man ir labi un jums ir labi. Un tas 3. punkts bija par to 1. gadu, ja runā par to ceļu, un bez ceļa zīmēm, tad es baigi aizrunāju, tad tas, ka mani, pēc katra numura man sauca uz to centrālu komiteju, uz ceku, Kirovielā tā toreiz bija, laikam, jā. Un sauc uz ceku, un tur bija viens instruktors, kuram bija uzdots vēlāk pazīstams cilvēks, diezgan arī neatkarīgajā Latvijā. Bet viņam bija uzdots tā kā, kuriet to avotu, un tad mums pēc katra numura bija saruna, kuru tā īsumā var tā lakoniski tā var rezumēt šādi, ka viņš man saka, vai jūs saprotat, Aivar, ka šis numurs jums var būt pēdējais? Un es nodūrs galvu saku, jā, es saprotu. Un tad viņš piebilst, un man arī. un tad, kad viņš tos pateica, saprotiet, tā bija tāda bikts, ja. Es sapratu, ka viss ir kārtībā, viss ir pareizi. Tad, kad pirmoreiz viņš izsauc, protams, es biju nobijies, un es tiešām domāju, šis numurs man var būt pēdējais. Tad, kad viņš man izsauc 6. reizi, ja, es sapratu, viss ir kārtībā, mēs ejam biedri, mēs ejam tur, kur pa to ceļu, pa kuru mums jāiet. Ja. Šis cilvēks arī šajā istabā, viņš bija vēl tāds fronts kurators, kas bija pieminēts, un arī bija līdzīgs sarunas, ka mēs neko nesapratām, kas mums ir jādara, viņš tā kā pamācīja, tas bija daudz. Bet tā kā tu drusceņi pieskāries tai tēmai par lielajiem brāļiem, kuri tolaik gan skatījās uz mums kā lielajiem brāļiem, ko es jūtu, jo mēs aizbraucam no pirmie politiķi no Latvijas Tautas fronts, jau pēc Tautas deputātu kongresā, un jums iznāk Rodņika. Skatās tā uz augšu. Tie inteliģenti nedaudzie, kuri tagad ir iedzīti pagrīdē vai iznīcināti visi, viņi faktiski cēlās un viņi arī kaut ko ņēma no šī, jo Rodņika jau bija ļoti populārs. Krievijā par to daudz runāja arī Vikarkāra, igauņu variants, ko mēs lasījām arī šeit Latvijā. Un, protams, es droši vien, ka te nevar runāt par kaut kādu milzīgu, bet tā ietekme kaut kāda bija uz to inteliģenci, kur tomēr bija drusku devis to cerību, ka arī Raškā kaut kas var notikt cilvēcisks, ja, kas ir tagad iznīcināta, man liekas, pilnībā. Un uz manis pašai ir Gorbačovs bļāvis, toreizējais padomju cars, jūs eksportējat revolūciju. Mēs jums parādīsim. Man par jums ir vesela papka jau uz galda nolikt par to revolūcijas eksportu. Kaut kādā veidā tiešām, es domāju, ka avots Rodņika bija tāds revolūcijas eksportētājs, jo tad, tas jau nebija domāts iekšējā auditorija. Jūs domājat uz ārējo, vai tur bija kaut kāda arī jūsu stratēģija par publikācijām? Skaidrības labāk papildinot vienkārši to, ko tu teici, es vairāk tāpat par daudz runāju. Papildinot to, bija tā, ka sākumā tas Rodņiks bija ieplānots kā dublēs pilnībā, abi žurnāli dublēsies. Bet par laimi mēs jau no pirmā numura sapratām, ka tas nav iespējams. Ka tas nav, ne mēs varam tos krievu materiālus pārtulkot latviski, un tā latviešu auditorija to sapratīs. Ja. Tas bija viens no mūsu tādiem gudrākajiem risinājumiem, ka beigās tās 2 žurnāli. Jā, bet sākumā viņi tā kā kaut kas bija, kaut kas miksējās, un kaut ko lika arī tajā Rodņikā, un tādus, ko varēja, ja. Bet pēc tam patiesībā tika taisīti divi dažādi žurnāli, un tā, ja es nemaldos par tādu tirāžām, es varu, grāmatā ir precīzāk, bet man liekas tā, ka Rodņiku Latvijā abonēja 15,000 un ārpus Latvijas, vēlāk, tad, kad bija Rodņiks vēlāk pat apsteidz avotu tirāžu ziņā, un ārpus Latvijas bija vairāk kā 50,000. Ja, tad jūs saprotiet, ka tas arī liecina par šajā, arī tagad brīvajā Latvijā dzīvojošo
krievu intelektuālo līmeni. Viņiem tāds Rodņiks neinteresēja. Un ārpus Latvijas viņš interesēja, ja, tā kā teicu, tiem cilvēkiem, kas, kuriem es domāju, ka lielākā daļa ir aizbraukuši, kas ir vienkārši likvidēti vai kā, bet lielākā daļa vienkārši to Krievu zemi dižoja pametuši. Bet savukārt Tatjana Fasta, kas vadīja Rodņika kultūras nodaļu, arī tai rakstot to Avotu laiku, es ar katru diezgan ilgi runāju. Viņa man teica, ka pat, kad es viņu rakstīju, 2000, viņa teica, ka pat 2020. Gadā un tur 2001. Desmitgadēs, viņa teica, ka pat tad aizbraucot uz Pēterburgu un pasakot, ka tu esi taisījis Rodņiku, ja, tad viņa teica, man atvērās daudz durvis, par kurām nevarēja pat sapņot. Ja, un es satiku daudz cilvēkus, ja, kuri, jā, tā kā tu teici, jā. Jā, tas ir tas, kas faktiski tā Krievu numura nozīme jau bija, ka mēs izstrājām janvāra barikādes, pie tām ar nebijušu atbalstu Maskavā. Vispār visas Krievijas vēsturē ir notiks lielākā atbalsta demonstrācija tieši Baltijas atbalstam janvāra barikādēs. Mēs nonācām līdz neatkarībai, tur bija svarīgs to, doši vien daļas Rodņika lasītāju viedoklis, bet vai Gundars un Rudīta arī strādāja pie publikācijām, kas tika Rodņikā likt, vai tur bija kaut kāda tāda pārdomāta stratēģija? Tur bija Vladis Spāri, kas noteica, teiksim, kā varētu teikt, Rodņika redaktors, un tur bija izcila arī komanda, tur bija Ļevkins, viens no spožākiem, liekas, prozaiķiem, kas rakstīja gan krieviski, bet mēs arī tomēr sarunās, tāpat kā Avotu veidojās, tāpat jau veidojas arī Rodņiks. Tā plānošana notika kopīgi. Jā, jo mēs sēdējām. Visi kopīgi. Un tādā veidā, bet es zinu, ka Ļevkins daudz ko dabūja no Maskavas pagrīdes materiāliem. Tikpat labi arī Vladim Spārim bija ļoti labi arī kontakti. Un viņi daudz ko man pienesa klāt, teiksim, paskaties, ir tāds un tāds darbs krieviski. Par Animal Farm, par fermu runājot, tā bija pirmo reizi šīs Orvela darbs nodrukāts krieviski. Jā. Un līdz ar to tas jau bija, savā ziņā Krievijā noteikti tur kaut kur cekā bija skandāls. Jā. Un tad nāca vēl citi tādi darbi, bet vistrakākais, protams, bija Ļeņins iespiests Slazdā, un tas ir tikai Rodņikā, tas nav Avotā. Jā. Un es nezinu, kāpēc mēs Avotā neielikām. To es neatceros. Bet Rodņikam palika tukšs vārds. Varbūt. Nē, nopietni, tā arī tas bija. Jā, tā kā tā, bet būtībā jau mēs strādājām kopā. Jā, un es domāju, ka daudz kas bija no publicistikas tomēr tulkots krieviski. Jā. No literatūras viedokļa, jā, mēs skatījāmies, varbūt daudz latviešu autori, kas bija, teiksim, Avotā, viņi nebija noteikti uzreiz arī krieviski. Bet es atceros, ka es uztaisīju interviju ar Knutu Skujenieku, un tur, kur Knuts pirmo reizi runāja par Lēģeri, jo viņš nekur nebija runājis par Lēģeri. Tad arī šis intervija tika nodrukāta arī krieviski, arī Rodņikā, un pēc tam es to zinu, ka šī intervija ir nodrukāja ļoti daudzās valodās, pat es nezinu, kaut kādās 11. Jo tur Knuts arī diezgan daudz kā noraksturoja to psiholoģisko stāvokli, atrodoties, teiksim, izsūtījumā, ko toreiz vispār nedrīkstēja, vispār publicēties. Vai ne? Jā. Es varbūt papildināšu tā. Man šķiet, ka krievu versija sākās, protams, arī mēs nezinājām, ka tas izvērtīsies tā, jo arī Bikarkāram bija krievu versija, un sākotnēji tā auditorija tomēr bija domāta, Latvijā dzīvojošie, varbūt vēl Lietuvā, Igaunijā. Bet es atceros Vlada sajūsmu, bērnišķīgi skaisto sajūsmu par to, ka mūs lasa arī Maskavā, un vispār baigie, jūs saprotiet. Un tad kaut kā tas aizgāja, ja, ka plus mēs dabojām gan autors, man šķiet, tas žurnāls jau tad kļuva tiešām tāds krievu literāri, sabiedrisks. Tu varbūt labāk pazini, tu zini, brauca, tur brauca, dzīvoja tie Maskavas un Leņingradieši.
Un līdz ar to tas tiešām arī tā krievu versija izvērtās pilnīgi par kaut ko citu, nekā tas bija cerēts sākumā, bet mēs tulkojām daļu arī no jaunākās prozas, arī no tiešām kā Orvelu un citus, un mēs tulkojām arī, manuprāt, rakstus, kas bija saistīti, ko varētu nosaukt kā latviešu nacionālās atbrīvošanās cīņu, respektīvi tur tika publicēti diezgan daudz šādi materiāli, tieši lai cilvēku labāk saprastu, uzzinātu, izglītotos. Tā apmēram. Varbūt pie šīs pašas tēmas nedaudz man interesē, jums bija tāds žurnālists arī Ratņikā, Oļegs Mihaļevičs, publicistika. Un cik es tajā laikā dzirdēju, tur bija tādas problēmas, ka viņš pāriet uz Baltslavu biedrību, viņam bija tāda vēlme, ka mēs publicējam visu, kas mums pa Latviju, bet mums arī viņi jāpublicē, tāds kā interfronts viedoklis vai tam līdzīgi. Es domāju, tas var ir salīdzināms ar šodienas apstākļiem, kad mums daži cenšas uzspiest, mēs nedrīkstam aizliegt Krievijas kanālus, mēs nedrīkstam Krievijas propagandu aizliegt, man liekas, ka es pirmo reizi Latvijas vēsturi redzu, ka avotā bija šī stāja, ka tomēr to klajo prokrievisko prokuroru un proklamisko jūs tomēr atteicāties tādu publicēt. Es kaut tādu nebija atrads šajā žurnālā. Citi laipoja, citi izdevumi tomēr visu kaut ko atļāvās. Fakts ir tāds, ka pats arī ar Mihaļeviču es runāju, kad rakstīju to grāmatu. Viņš tagad ir daudz prokrieviskāks nekā viņš bija to laiku. Bet viņš nonāca savotā, viņš jūta, ka nevarēs tā. Tas nebija tā tik tieši, ka viņš tā neuzbāzās. Viņš mēģināja tā kā drusku zem deķa, tā kaut kā tos dabūt iekšā. Bet tur nekas neiznāca, jo vienkārši tos materiālus vai atteica, un parasti nebija augstas kvalitātes nekāda, vai ne augstas, viņi vispār nekādas kvalitātes tie materiāli nebija, un tie bija ideoloģiski, un tad jau viņš pats pievērsās tam savam biznesam, viņš sāk izdot tās dzejoļu grāmatiņas, un tajā brīdī viņu tas vairs tā kā neinteresē. Tā kā es nezinu, tur to mūsu stāju arī nevar īpaši pārvērtēt, jo, katrā ziņā tā attieksme bija pilnīgi noteikta, ja, bet tas process bija vienkāršāks nekā varētu domāt. Nekā šodien pat, man liekas, daudz, kur tas notiek. Man šķiet, ka, mēs vienkārši teicām nē, un dažkārt vienkārši ir ļoti svarīgi pateikt nē, un ar to pilnīgi pietiek. Bet ir tiesa, ka Oļegs aizrāvās, tieši viņš sāka drukāt tās grāmatas, kas mums varbūt nebija saprotams, viņš kļuva par miljonāru ar tām mazajām grāmatiņām, ja, atceries. Es gribētu vēl pieminēt arī Katerinu Borščovu, ja, jo Kaķi savukārt nāca no pilnīgi citām cilvēku lokiem. Viņa arī bija filozofs beigusi šķiet, ja, ar viņu bija ļoti patīkami sastrādāties, diemžēl viņa arī jau aizsaulē. Un tā miedarbība bija tāda, ka mēs tikāmies un strādājām klātienē, kas, protams, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu berzēties, apmainīties ar idejām, strīdēties un visu pārējo. Bet ir tiesa, ka Rodņika redakcijas daļa, viņa atkal dzīvoja tādu savu dzīvi, bet, ja vajag, tad mēs turpat arī apmēram visi bijām. Un man šķiet, ka tā klātbūtnei arī mums latviešu redakcijās bija ļoti liela nozīme. Noteikti, jā. Es nezinu par to krievu Rodņiku mēs jau izrunājām. Par latviešu runājot, jā, varbūt arī tā diskusijas nenotika tikai starp mums, kā Rudīte ieminējās, mums nāca ļoti daudz cilvēki, un arī nāca varbūt pat daudz, viņi traucēja mums strādāt. Nesa man arī, protams, dzejoļus kladēm, un es arī izanalizēju, un viņi teica, vismaz kaut ko pasakiet. Un tad man visādas bija, man atnāca kādreiz viena veca tāda sieviete, un ar veselu čupu kladēm es tur paņemu, un sāku stāstīt viņai, ka varbūt to nevajadzētu,
to, nu, ka tur ir tas, un es redzu, ka viņa rauta, es nezinu, kā ar viņu tik galā, ja. Un tā kā bija gan tā masa, kas mūs traucēja, un es varbūt, varētu teikt, ļoti nekvalitatīvs materiāls, bet bija tie, kas piespēlēja ļoti unikāls materiāls, kas bija varbūt kaut kur aizkavējuši. Iedomājieties, ka Ieva Lase man atnes Andrija Židu, ja. Ja, kas vispār kaut kas negaidīts, ja. Vai Rudītei atnes rakstus, ja, vai kaut kādas fotogrāfijas. Par tām fotogrāfijām minot, iedomājieties to, ka tas bija, toreiz tā bija tā kolāža ar tām foto, kurā bija nodrukāts 20. 30. gadu centrāla tirgus pilns ar gaļām, ja. Ja, kas bija šoks uzreiz, tas bija vairāk iedarbojās nekā varbūt viens cejolis. Šodien to nevar saprast, jā. Tā kā katrā ziņā bija, un man arī bija, protams, tā sakari jau sāka veidoties arī ar Kronbergu, ar Gunāru Saliņu. Gunārs Saliņš brauca uz šejieni, mēs tikāmies kaut kur slepus viesnīcā Latvija, sēdējām viņa istabiņā un sāka mums tur gaisma kaut kā tā iedegas, neiedegas, un Uldis vēl pieliecas un saka, lampiņi, vai nu iededzies vai nodziesti. Un mums klauvē, viņš saka, jums kaut kas ar elektrību. Jā, tā kā tur bija ļoti primitīvi iebāzts kaut kāds mikrofons tajā lampā laikam. Un šie cilvēki, jā, tā kā Gunārs Saliņš, Roberts Mūks, jā, Gunārs Irbe, jā, Andrejs Gunārs Irbe, viņi man arī veda nenormāli daudz interesantu materiālus. Un arī ne tikai man, bet arī Rudītei un Aivaram. Jā. Tā bija, tas arī, mums arī katrā ziņā jānovērt arī trimdas latviešu, teiksim, tas ieguldījums, ko viņi mums arī atveda, vai raksts par Elles ķēķi, ko mēs toreiz nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds. Tur jau bija arī tas, ka tu jau iesāk to tēmu, tas Rudīt ar droši vien, ka varētu arī papildināt par to valsts kā stājas veidošanu, jo, man liekas, pirmais tā kā žurnāls, kurš neoficiāli, bet tomēr jau sāk veidot to, ko mēs saucām par valstsgribu. Tās fotogrāfijas, kas jums bija, ne tikai trimdas arī noteikti, bet arī tie aizliegtie latviešu autoru darbu publicēšana, ka mēs pēkšņi ieraugām, ka ir bijis Latvijas Republika, kur ir nogānīti līdz tam, un ka tad jau parādās, man liekas, tas ceļarādītājs. Mēs pirmie vīrusu nodrukājām. Jā, vīrusu bija pirmie. Jā. Un arī augšāmcelšanās. Jā, vācieši. Jā, ko vispār nevarēja iedomāt. Bet man šķiet tā, ka ir labi tā ar laika distanci pēc tam paskatīties atpakaļ un kaut kādus procesus definēt, kas tad tas īsti bija. Man šķiet, ka tad, kad risinās tie notikumi plus tās trauma, neviens jau nedomā par to, kas tas īsti ir un kā to nosaukt. Tas, ko tu saki, tas viss ir kaut kad pēc tam, bet man šķiet, ka bija lieliski, ka cilvēku avotā strādāja ar baigo atdevi. Tā bija, tas pat nebija darbs, tā bija dzīve. Aivar, tev varbūt bija grūtāka dzīve, mums vieglāka dzīve, bet tā bija tiešām... Bija interesanti, bija grūtāk. Un cilvēki vienkārši strādāja ļoti atdevīgi. Man šķiet, ka neviens nehaltūrēja, ja, jo mums, protams, arī tas nebija dienas avīžu ritms, līdz ar to mēs varējām tā arī izsvērt. Tas gan ir. Jā, bet tajā 1988. gadā, un tas bija Plauksme avotam, noformulējās jau tā ideja Tautas frontes kongresos 89. gadā pavisam noteikti, ka mēs pieņemam neatkarības atjaunošanas programmu. Kāda jums tad bija sajūta, vai ka mēs ejam uz to neatkarīgās valsts atjaunošanu, vai ka vēl viss, kas var notikt, jo galā priekšā bija divi puči, divi apvērsumi, ko arī mēs nevarējām paredzēt. Man liekas, ka Aivars tur vienā vietā arī citēja mani, tu biji man intervējis tajā janvāra barakāžu numurā, kad es teicu, ka mums galvenais ir izdzīvošana, jo mēs nezinām, kas notiks. Jā, tā bija liela apjomīga intervija, jā, tu esi atceros to interviju. Bet es nezinu, no vienas puses, ja tu salīdzinājums būs triviāls un tāds pamuļķīgs, bet patiesībā ir turpinot to Rudītas teikto, ja, kas ir ļoti būtiski,
ka tad, kad tu satrakojusies upe ir, ja, krāces viņi, un tu sēdi kanoē laivā, ja, tu nedomā, kur tevi aiznesīs, kur tev svarīgi ir to laivu noturēt straumē, ja, un nenoslīgt pašam, nenoslīcināt līdzbraucējus, un tālāk, jo tad jau redzēs. Un tā situācija bija apmēram tāda. Ja. Galvenais bija airēt. Ja. Viss airējam. Ja. Tad, kad vienam pietrūka varbūt spēka, kad arī es varbūt, kad kļuvu pārāk pikts, kad nevajadzēja, tad man pārliecināja, ka tur jau bija tā ka es teicu, ne, šito tā kā atliksim. Teicu, tā tu saki, bet paskaties tagad jau to, ko mēs jau esam nodrukājuši, ja, jau pirms tam, ja, un padomā, kas vēl būs pēc. Mēs varam arī nepaspēt, ja. Tie bija tavu vārdi, laikam, ka tu teici, ka mēs varam arī nepaspēt, ja, nodrukāt to kas ir vajadzīgs. Un tad tā padomā, jā, bet kāpēc nē? Drukājam nost un viss. Līdztekus avotam tomēr mēs darbojāmies arī Dainis mums bija. Atceries, mēs pie Viktora Avotiņa uzrakstījām mūsu pirmo dokumentu pirms Petera un mēģināja Peteram iestāstīt, ka tomēr vajadzīga tā tautas fronte, vai ne? Un tāpēc man bija arī tie kontakti ar Igauniem, un es visu laiku skatījos, kas notiek politikā Igaunijā, un ka ir tā tautas fronte viņa, es biju arī te kongresā. Un tad es arī sekoju līdzi arī, ko tad Igauni arī drukā tajā Vikerkārā un kas, cik tur drosmīgi un kādā ceļu viņi iet. Jā. Tur bija arī Savisāra toreiz izcils raksts par ekonomiku, jā, jo viņš tur bija kā ekonomists. Un līdz ar to man bija arī skaidra bilde arī tāda mazliet plašāka, kas vispār notiks. Un, protams, un klāt ir avots, jā, vēl arī ar visiem materiāliem, ko mēs liekam iekšā. Jā. Tā kā tā bija. Un tas notika tā pavisam vienkārši, Gunter, atceries tu, atbrauc un saki, Klau, jā. Igaunijā vispār Tartujā notiek tā un tā, sapulcējamies, darām un mēs aizgājām pie Viktora Avotiņu uzrakstījām. Man tas dokuments ir vēl, man pēdējais tas materiāls. Vajag ieskanēt, jo es tā laiku izmet tā. Vienīgais, vai nav? Mēs varam ieskanēt. Jā, tu vari ieskanēt, jā, bet man tas tiešām... Iespējams, ka man ir. Tātad runa ir par to, Jā, tas ir. runa ir par to, ko sauc par iniciatīvas grupu, jā? Jā. Tas ir tas tātad, kas pirms tam jau tas Pirms tam bija viens, jā. Bet kā nāca tās publikācijas? Tas ir tā upe peldēšanas traumē, es tagad atceros to puča laiku, 1. janvāra. Tad ir neviens neko nezina, kas notiek. Jums tas slavenais brauciens uz Igauniju, meklēt kaut kādas iespējas drukāties. Un vienkārši man pārsteigums toreiz bija Aivis, viņu citē arī šajā grāmatā. Nikitas Staneckis, tāds dzejolīts, kas ieliks 3 centi, Gundars laikam bielicis. Es neesmu nekas cits kā asinsstraips, kurš runā pēc tās traģēdijas, kas bija notikusi. Kā vispār, nezinu, kā pie jums atnāca tā literatūra uzrunājošā, jo Nikitas Staneckis bija, manai paudze intelektā bija tā mazā grāmata, ko Leons Briesmans. Es nezinu, viņa bija nenormāli populāra. Tulkotā dzēja, bet viņu visi tā nodeva no rokas rokā, un tai dzējai bija kaut kāda liela tāda jēga. Kā tu atradi vajadzīgā brīdī, to vajadzīgos vārds, vai arī kā tu paredzēji to? Ieskatot arī tavus slavenos dzējoļus. Te bija tā, ka bija, protams, preses nams ciet, par to arī Aivars ir labi rakstījis. Tad mēs domājam, ko tālāk darīt. Un tad es arī sazvanījos ar maniem draugiem, ar Karjāru Prūlu. Es varbūt mēģināsim kaut kur citur drukāt. Un tad, tā kā tas bija arī saistībā ar Igauniju, tad es arī atļāvos ielikt arī igauņu dzejnieku tādu kopu, ja, kurā ir Kaplinskis un arī Hando Runnels un visi tā kā tie. Un tas jau bija tāds laiks, kad mēs šo žurnālus pēc tam, kad bija barikādes, vai ne, un tas janvāris, un tad mēs nekur jau pastāv vairs nevarēja, nekur jau mājās vairs nenāca, ja nekas vairs nenotika. Mēs vienkārši izdalījām tur būdami, vai ne? Tur, jā, par šito. Jā,
šitas ir Igaunijā. Tad ne, Jā. šitas bija gan Jā, pastā, gan jā, visur. tā bija, jā, šitas nebija. Tas to ripojošo galvu. Jā, to mēs nebija, jā, jā. To jūs dalījāt, Jā. paši gājāt un paši Jā, dalījāt. jā, es atceros vēl to, jā. Tā kā šī arī ir unikāli, varbūt materiāli, kas varbūt dažam ir un dažam nav. Ideja, un šodien tas jā, tagad atceroties to, tas vispār ir nerealizējumi un neiespējami un nesaprotam. Viens ir Guntars sazvanījās, noskaidroja, ka viņi gatavi tā tipogrāfiju ņemt mums un drukāt. Ja, nākamais bija, mums vajadzēja mums vajadzēja aizbraukt slēgt līgumu vispirms, normāli, ja, kā civilizētā. Un es atceros, mēs ar atbildīgo sekretāru braucām ar manu mašīnu, es pie stūris, mēs ārprātīgā putenī, ja, kur ne, vispār, kādi toreiz bija ceļi, kādas toreiz bija mašīnas, ja, un tas bija vājprāts, kā mēs dzīvi aizbraucām, es nezinu, un te pašā dienā mēs arī braucām atpakaļ. Tas arī vēl nekas, bet tālāk papīru mēs glabājām mūsu grāmatvedes aitu kūtī, ja. Mēs nopirkām kaut kādus, cik tur tos ruļļus, to papīru, neko nejēdzot. Un tas ir kaut kāds ietinamais papīrs, tas nemaz nav avīšu papīrs īstais. Un mēs glabājām tajā aitu kūtī, tad puiši veda atbildīgais sekretārs un kas tur vēl. Viņi sakrāmēja to, viņš jau tad bija, viņš jau vairs nebija. Un viņi sakrāmēja kravas taksi, un ar kravas taksi mēs vedām papīru no Rīgas uz Tallinu, un tad ar kravas taksi to nodrukāto tirāžu no Tallinas vedām atpakaļ uz Rīgu un nodevām pastam. Prātam neaptverams. Tāda loģistika, ģeniāla. Bet es atceros, ka Jāris, Gunter, mēs noteikti varam sarunāsim, es tev iedošu galus, un tad tos galus man iedeva, un tad es iedevu nātriņām, vai ne? Bet šitajā žurnālā, man liekas, ka es pirmo reizi uzrakstīju par Somu Ziemaskaru. Jo par Ziemaskaru, jā, tad 39. gada karš, jā, par kuru vispār nedrīkstēja vispār ieminēties, jā, varbūt trimdā tur rakstīja, un arī tad, kad es jau braucu uz Helsinkiem, es atvedu, lai gan mani varēja mierīgi saņemt ciet, atvedu unikālas grāmatas, fotogrāfijas par Helsinku bombardēšanu, un man tā igauniete, es toreiz jau braucu caur Igauniju, ar Georgu Otsu, un viņam prasa, kas ir Somā. Es saku, drēbes. Bet, ja man viņi ieraudzītu, tad man būtu arī tajā laikā tas būtu cauri, jo tur bija viss Helsinku bombardēšana, ļoti unikāla grāmata, man viņa mājās ir 5 kara gadi, jo Somi karoja tajā turpinājuma karā un tā. Un tad, jā, šie žurnāli, manuprāt, atkal pierāda, ka mēs tomēr kaut ko, Aivar, pat šādā grūtībām ar visādiem puteņiem. Tas bija to vērts, jo es atceros arī šo numuru un to rakstu Ziemaskaru, ko tu rakstīji. Es arī pirmoreiz to uzzināju, zinu, ka tas arī, politiķi, kas mēs politiķiem bijām, mēs bijām spiesti tur iet tajā laikā, bet mēs spriedulējām ar Pēteru Laķi arī, redz, kā sakot, kā Somi pretojās un Raška nav neuzvaram. Raška var satriekt, arī mēs varam. Un šis žurnāls ir vāks, kas iznāca Haiko, Somijā. Mūs uzaicināja jaunatnes pirmā tikšanās ar trimdas jauniešiem. Tad mēs arī bijām, tur Avots, tur bija Vilnis Bīriņš, bija arī Normunds, un tad mēs vienkārši Sarmīte, un mēs vienkārši ņēmām un taisījām šādu žurnālu, kur arī viss kādas muļķības ir, un viss kaut kas te ir. Un Sarmīte bija uzzīmējusi tādu vienkārši vāks. Viņa saka, kāds nosaukums? Es saku, tu jau esi pateikusi. Vāks, vai ne? Un Somijā tajā laikā, ja par Ziemaskaru runājot, tieši Haiko atradās arī labvakarieši. Un tur atradās Somu Ziemaskara veterāni. Un es gāju viņus intervēt, viņi, protams, toreiz jau neviens nerunā angliski, es gāju viņus intervēt, un viņi ierakstīja, un viens no jautājumiem, es neatceros, kas tomēr prasīja, vai Edvīns vai kas, lai uzprasu viņiem, ko mums vajadzēja darīt. Un es tam vecītiem prasu, ko mums vajadzēja darīt. Viņš saka, jūs esat stulbi, Krievs jau nav nekāds karotājs, mums vajadzēja arī karot. Un tad mēs būtu pa visiem arī sakapājuši. Tā kā tā.
70. gadu domāts. Jā, jā. Es To vēl- mēs esam ņēmuši vērā. Es vēl tikai īsti piebildīšu, ka īstenībā par Somu šiem 5 kara gadiem pirms dažiem numuriem arī Juka Rislaki uzrakstīja, lai būtu tāds pilns pārskats arī domzīmē, jo ir izaugušas paudzes, kuras par to tikpat kā neko nezina. Bet otrs ir tā, kā šis ir tāds laiks, kad klajā nāk arī citu žurnālistu atmiņas par 90. gadu sākumu vai vispār 90. gadiem vai par tiem lūzumu punktiem. Man šķiet, ka ir vērts pieminēt to, ka tajā laikā strādājušie žurnālisti, redaktori tiešām ļoti centās just to, kas notiek aiz loga, stiprināt sabiedrību un īstajā brīdī piemest kaut kādas tēmas vai informācijas, kas sabiedrību stiprinātu, kas man šķiet mūsdienās tiek darīts neprasmīgi vai par to vispār nedomā. Un tas arī veidoja to kopības apziņu sabiedrībai ar masu medijiem. Tā kā ir tāds atmiņu periods iestājies un ir iznākušas tiešām, un iznāks vēl augustā, es saprotu, grāmata arī par žurnālistiem 91. augusta puču laikā. Tā kā man gribas teikt, ka to vajag novērtēt, jo tur nav tā, ka tev jābūt, un tā ir katra cilvēka personīgā drosme, personīgā izšķiršanās un stāju, jā, tad. Jums jau tajā janvāra puču laikā, un arī jūs jau bijāt faktiski epicentrā, tur tā kā bija tāds kā aprūpes, arī fiziskās padzirdināšanas un pāēdināšanas. Tā bija Marstaņiela, ja? Nē, tas bija Balastīla. Balastīla, ko es atvainojos, jā, Balastīlā, pareizi, Balastīlā. Jo dienai bija tieši pa augustu puču domājot, mēs tā lūdzām, vai dienas žurnālisti atceras, ko pa dienas logiem redzēja, jo viņi jau redzēja visu, kas notiek tajā augustā. Jūs savukārt arī bijāt centrā, turpat faktiski. Barikāžu iekšienē. Es tur tās pirmās dienas, es tur redakcijā nodzīvoju, es tur gulēju Tāpat kā deputāta augstākā padome. Jā, un kaut kā tā tieši sagadījās, ka tajā dienā, kad tur sākās tā šaušana, tad es biju pirmā diena, kad es biju tā pāradies mājās, muti nomazgāt un izgulēties, un tad, kad tas sākās, es teicu, jāiet atpakaļ, bet nekur jau tā īsti nevarēja aiziet vairs. No Juglas, es to brīdi Juglā dzīvoju. Tā. Mums tajā Balasta ielā gribētos pieminēt, ka mums uzdāvina Aija Zariņa gleznas, milzīgas, lielas, kā jau Aija arī gleznoja. Un, ja jūs kādreiz tās bildes redzat arī Aivara grāmatā, tad jūs redzat arī Aijas gleznas. Un man liekas, ka viņa mūs tās uzdāvināja. Mēs taču nepirkām taču nekā, vai ne? Tas bija arī unikums arī. Un tas tur saglabājās. Un es domāju, ārprāts Aija Zariņa, viena no māksliniecēm ļoti izcilām. Un tā kā mūsu sienas bija ar Aijas Zariņas gleznām tajā Balasta ielā. Un tajā pašā laikā es atceros, tātad ieņemts ir preses nams, viss tā kā ir bloķēta izdošana, augstā bija vēl trakāk, arī televīzija, radio ieņemti, bet tā apbrīnojam ir šobrīd. Toreiz mēs par to nedomājām, tā preses dzīvelīgums, ja. Avotam faktiski bija visgrūtāk, jo jūs meklējāt Igauniju, un es zinu kāpēc, jo tas bija tas, par ko es arī nezināju, 19. gada 10. jūlija, laikam ministrs kabineta lēmums, ka tur tiem, kas ir no preses nama izdzīti ārā, ka tiem tagad būs Rencēna iela, tur tā saglabāšana. Jā. Un avots kaut kā bija aizmirsts. Nebija jau aizmirsts. Vienkārši Rencēna ielā nevarēja drukāt offset žurnālus. Ja? Un Rencēna iela bija noslogota ar laikrakstiem, un es biju Rencēna ielā pie Kazimira Dundura, un viņš pateica, nav iespējams, jo svarīgi bija nodrukāt neatkarīgo, jā, bija literatūra māksla bija. Svarīgi bija tā, kas bija padomu jaunatne un tos laikrakstus, jo Rencēna ielā jau tā kapacitāte bija gaužām niecīga. Viņš nevarēja pat, ja mēs būtu samazinājuši to apjomu uz pusi, ja, ne, to nevar. Bet trakākais bija tas, ka pieņēma to
ministru kabinets, nu to es te grāmatā esmu aprakstījis, bet tas idiotiskais, es vairs neatceros, kurā gadā viņi pieņem, tas bija 90. gada vasara. Vasara, jā, 90. gada vasara, ka pieņēma, ka žurnāliem jākļūst, nu, vispār presē jākļūst, preses izdevumiem jākļūst patstāvīgiem. Nu, un mūs palaida brīvībā, tas tā kā latviešu zemnieks savulaik palaida, ja, bet zem atņēma jau un pašas palaida. Nu, tu pliks un nabaks tagad ej. Nu, mums taču nebija ne naudas, ne papīra pirkt, neko. Mums iedeva kaut kādu, tur rakstīja tas summa, man jau aizmirsies kaut kādu, cik tur tos 1000 rubļu, ja, rubļu piešķīra, kamēr es rakstīju visādus papīrus birokrātiem. Tikmēr, ja sākumā par to varēja nopirkt, arī tur tie cipari, ja sākumā varēja nopirkt 10 ruļļus par to naudu, papīru, kas mums būtu pieticis kaut kādam laikam, diezgan ilgam, tad kamēr es rakstīju un taisnojos un pierādīju, ka mums ir nepieciešams, ja, tikmēr tā inflācija apēda to naudu un varēja 4 ruļļus nopirkt. No. Kā Veimāras republika. Nē, tā apmēram bija. Nu, tas bija jaunās valdības, Godmaņa valdības viens no stulbākiem lēmumiem šī brīvlaišana. Jo pēc tam beigās izrādīja, mums visiem vajadzēja reģistrēties kā saimnieciskā darbība veicējiem, un tad bija tā, ka reģistrējas saimnieciskā darbības veicējs žurnāls. Nav tāda forma, ir vai SIA vai es nezinu, vai akcijas sabiedrība vai kas, ir strikti noteikts uzņēmēja darbības kaut kādas tās formas, ja kādā ietvarā mēs varam viņu veikt, bet nevis žurnāls. Mēs noreģistrējamies, pirmoreiz noreģistrējamies kā žurnāls. Tad paiet kaut kāds laiks, nē, šitā jūs nevarat, jums tagad ir jātaisa SIA. Tad kamēr to SIA uztaisa, naudas tā nav, kā nav, tā nav. Un visjautrākais bija, ka to reģistrēja to žurnālu, ja, tad cilvēks, kas pieņēma to man iesniegumu, bija tas Rudolfs Dundurs, kas vadīja Glauļitu. Ja. Saprotiet, viņš bija tas, kas, bet šodien jau nekas nav mainījies. Šodien ir vēl trakāk, ja, tas viss šausmas, kas notiek, ja cilvēki izmet no viena amata, viņš aiziet uz citu, kas ir vēl augstāks. Par norotē, ja par korupciju viņi izmet vai par aizdomām korupcijā, un pēc tam viņš sēž vēl augstāk. Un tas bija tāds klasisks piemērs. Es aizeru un viņš, sveika, Aivar, kā jums iet tur tajā redakcijā? Nav labi. Viņš saka, labi, es jūs reģistrēšu tomēr. Tas bija reliģija arī, cik es saprotu. Ko lūdzu? Es tagad neatceros uzvārdu, bet tas bija tas pats Rudolfs Dundurs. Ne, tā par presi, jā, Dundurs, bet arī reliģijas lietās atceros, ka mums bija pašiem liels pārsteigums, ka tas, kuram vajadzēja savu laiku apkarot, tas bija iecēla par galveno uzraugu, tagad tā pozitīvā nozīmē. Bet kurš tad labāk pārzina nozari cilvēku? Kurš ir kādreiz pret to cīnījies? Cilvēki arī var mainīties, jā, viņi var mainīt. Mainīties, es nezinu, es domāju, ka... Faktiski tas no janvāra līdz augustam, kad žurnāls gāja, tas ir milzīgais uzplaukums, tas ir bums, kas noved līdz 4. māja deklarācija, un tad sākas tās grūtības, nerunājot par preses tam ieņemšanu, bet tad ir tie daži mēneši, kad ir, vismaz mums arī tā, kas vadīja valsti, bija tāds absolūtā neziņa, ikuru brīdi. Tā bija tā izdzīvošana. Un kā jūs jūtāties tajā, atceries, tad par to ir mazāk rakstīts tajā izdzīvošanas brīdī, tas ir februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijas, jūlijas. Ko tur var pateikt? Paskatieties uz šo žurnālu, un tā mēs arī jutāmies. Nav tur. Tāda, respektīvi, it kā ir privāts žurnāls jau, bet privātā tirgus ekonomikas vēl nebija. Es pat lāgā nezinu, kā tur bija, cik mums maksāja it kā izdevniecība, cik bija tā nauda, ko mēs ar tām tirāžām tur pelnījām. Es nezinu. Mēs taču izdevām grāmatu. Ceries. Šito mēs izdevām. Jā. Man atņēma visu. Jā. tas ir gads, tas nav tas gads. Tas ir 90. gads. 90. Jā. Tas jau tieši tas gads, jā. Bet nē, tas jau bija 90. arī viss sākās. Es saliku dzēniekus, te Uldis Bērziņš, Pēters Brūvers, Andris Žebers,
Egils Zirnis, Jānis Baltvilks un es. Un saucas, jā, man atņēma. Un atņēma visu, un es esmu brīvs. Bet te ir forši arī, kaut vai šitie Zirņa tautas dziesmas, čekas māja, ne tev logu, ne tev durvju, vienas pašas ķēķa durvis asenīm apkaltušas. Izsauca Egilu un prasīja, paskaties, mums ir gan durvis, gan logi, vai ne? Nāciet bērni skatīties, kāda ērmi tīrumā tirgus plānu dirsināja ar rubļiem slaucīdams. Ja, vai es dzirdēju Zviedrijā lielu zivi iesprūdušu, tā nebija liela zive, tā bija mūsu zemūdene. Divas upes satecēja jauktajā laulībā, viena nesa ozoliņu, otra beigtu cilvēciņu. Ebrejam naudu devu, atteicās nepaņēma, krievam devu piesmēķēt, tas atņēma sērkociņu. Tad, var sakot, visādi dzejoļi, man ar tur viens kaut kāds šitāds trakais dzejoļs, to mēs izdevām, es atceros mēs vēl kaut kādu baigo reklāmu taisījām televīzijā, un dzeltenais pastnieks man vēl ierakstīja savā studijā, tur kaut kādu tekstu es teicu. Šitā grāmatiņa maksā, te rakstīts, ir vienu rubuli maksā. Vienu rubli, jā, un saprotiet, kamēr viņi iznāca, jā, tad jau tā inflācija bija to noēdusi, jā, 10 kārtīgi, jā. Un tas bija viss, tas bija arī, mēs jau nevarējām pat prognozēt tā, tas ir idiotisms tagad žurnālistiem likt nodarboties ar biznesu, no šodienas viedokļa, protams, ja, bet toreiz jau nekas cits neatlika. Nodarboties ar biznesu, prognozēt, ja, peļņu, prognozēt kaut kādas cenas, cik tas žurnāls maksās. Nevarēja jau, bija abonēšanas kampaņa, vajadzēja pateikt cilvēkiem tik un tik. Tas jūs maksāsiet, ja. Bet tad, kad tā, cilvēki pasūtīja par to naudu, beigās jau tas mums nācās pašiem piemaksāt. Un, Aivar, tas atkal, ko neizdarīja Igauņi, viņi finansēja uzreiz žurnālu, Vikerkārs saņēma naudu, sākumā varbūt tā nauda bija no budžeta, pēc tam jau Igauņi uzreiz nodibināja kultūra kapitālu, ja, ļoti ātri. Latvijā es ilgi cīnījos un vienā, laikam, strīda variantu atceros vēl ļoti strīdējos ar Zīli, toreiz, laikam, finanšu ministru. Un tad jau pakāpeniski to kultūra kapitālu arī atvedām, un varbūt toreiz pateicoties Helēnai Demakovai, ka viņa bija ministre, tad varēja kaut kā iestāstīt, ka nevar naudu dalīt tā, kā dalīja kultūras ministrija. Jā. Un tā kā Igauņi to saglabāja, un var teikt to, ka Igaunijā tagad, neskatoties uz visu digitalizāciju, ir taustāmi žurnāli, vismaz kādi 20 kultūras žurnāli, tā skaitā ļoti daudz literārie žurnāli, valodas žurnāli, Kēlija Kirjandus, literatūra un valoda, ja, akadēmija, akadēmiskais žurnāls, kas ir ļoti tādi svarīgi žurnāli. Un viņi iznāk, un, protams, ka šādu kultūru, kas ir vienā ziņā intelektuāla kultūra, valstī jāatbalsta. Tas ir jebkurā valstī, mēs varam paskatīties, ir jābūt šai valsts atbalstam. Pretējā gadījumā mēs nonākam kaut kādā situācijā, kādā mēs jau tagad esam, ja Rudītei arī vajadzētu būt žurnāls katru mēnesi, tas būtu normālāk, vai ne? Bet pateicoties tam, ka tomēr tas ir, un paldies Dievam ir, un tas ir viens gandrīz taustāms žurnāls, ja, kas ir reāli iznāk, ja. Un tas ir arī briesmīgi. Nav vairs mūsu kritikas, tātad kritiku arī nevar ielikt vienā žurnālā, kas strādāju Latviju tekstos, mums bija mēģinājumi tos kritikas likt, kaut vai 17 kritikas, bet lai ir kaut kādas atsauksmes pret grāmatām. Pretējā gadījumā mēs nonāktu to, ka paši raksta, paši izdot un paši lasa, vai ne? Jā, ka nav jau vairs novērtējuma nav, vai ne? Man šķiet, es saprotu, ka ir jābeidz, jo mēs tam ietušies un varam runāt tagad, jā, pietiekami ilgi. Tas jau ļoti interesanti. Jā, bet ka tas tiešām bija lai nav tā, ka mēs piepiši žēlojamies, ka 91. gadā vairs nav neviena, kas mums maksā algas, paši vainīgi un tā tālāk. Ka tas tiešām bija ļoti nesaprātīgi un tas atstāja
milzīgu triecienu un milzīgas sekas. Es gribētu pabeigt ar tādu apļu veidu Es vēl kompozīciju. Ja? Tu turpinās, ja, kad tu vajadzēji, vai, kā es jūtos tad, kad, kad kolektīvs teica, mēs iztiksim bez tevis. Patiesībā, tajā visā, ko mēs tagad runājam, ko Rudīte tikko teica, ja, tur ir tā atbilde, ja, ka man nebija ne iemeslu uz kādu dusmoties, nekā, ja, ne sevi šaustīt, ja, jo viss notika tā, kas tam notika, un es to procesu ietekmēt nevarēju. Bet savukārt, turpinot to, ko Gunters teica, man šķiet, ka Igaunijā valsts atbalstītā elite, kultūras vai literārā elite nosauksim, viņi arī ļoti aktīvi tomēr vairāk vai mazāk piedalās valsts dzīvē, domāšanā, un viņus arī ņem vērā. Diemžēl Latvijā tā nav. Ir absolūti atsevišķas personības, kas iesaistās, kas domā par sabiedrību plašākos mērogos, kas domā arī par politiku, bet par politiku mums tagad ir pieņemts neizteikties. Nesen radio Āvi Hermaņa sakarā, mēs varam katrs domāt par viņu, ko vien vēlamies, saprotams, bet atskanēja doma, ka teātrim ir vajadzīgs, tomēr apolitisks režisors, lai ir tā tālāk no tās politikas, ja? Un man šķiet, ka apolitiskums noteiktās jaunākās paaudzēs ir sasniedzis ārprātīgi bīstamu līmeni. To visu mēs redzēsim tagad rudenī vēlēšanās. Un līdz ar to ir tā, ja valsts piedalās un uztur šo kultūras daļu, tad kaut kādai daļai no šīs kultūras arī vajadzētu būt tajā apritē, kas atstāja ietekmi uz sabiedrisko domu un uz politisko domu un uz sabiedrību. Un tā tas man šķiet nenotiek. Jā, šķiet, ka tā varētu būt tā galvenā avota, ļoti pareiza mācība, ko mēs neizdarījām un ko vajadzētu izdarīties, jo kaut kādā veidā mēs esam atgriežušies atkal tajā sākuma punktā, kad bija tie aktīvie cilvēki, mēs saucam aktīvā inteliģence, un tajā pašā laikā, kad es arī biju žurnālists tā laikā, mēģinājām kaut ko darīt, kad mēs rakstām manifestus, kādi bļāvieni skanēja no oficiālās, toreiz tā bija kompartijas valdoņi, daudz no viņiem arī ir transformējušies šajā laikā, ka ko tad jūs, kultūras darbinieki, ko jūs lienat iekšā? Tā nav jūsu darīšana, jums jābūt apolītiskiem. Jūs tikai ienesat emocijas tur, kur emociju nevajag. Tad varbūt ka tas arī tas, kas kaut kur nogāja greizi pēc varbūt drusku pirms jau augusta puča, bet tas ir tas, ko mēs varētu uzturēt. Vai kādam vēl ir no klātsošiem jautājumiem jūs gribējāt? Jā, jo mēs pietiekoši daudz laikam runājuši, un te izrunāt to visu nav iespējams. Jā. Ja jums būtu jānoformulē vienā vai divos teikumos avota ieguldījumu vai devumu vai lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā jūs to noformulējat? Uzdevāt arī, jā. Avota gars. To jau jāredz lasītājam. Mēs paši varbūt, teiktu, mums ir baigā loma. Bet loma bija tajā ziņā, ka ap mums mēs veidojām sabiedrības daļu, kas sāka domāt citādāk. Es tieši gribēju teikt, ka patiesībā tas mērķis bija panākt, lai cilvēki sāktu domāt, ja, tajā. Tas pat ne kādā virzienā, es domāju, mēs tur sākam. Vienkārši domāt. Pat nezināju, jā, bet tiešām domāt. Tas ir arī tas, kas šobrīd, manuprāt, trūkst. Tas ir... Manuprāt, arī, bet manuprāt, savukārt tā sabiedrības daļa, kas, teiksim, tādos īstos padomu laikos netika pārstāvēta, guva apstiprinājumu, ka tai ir doma biedri arī preses izdevumos, un mēs pārstāvējām to skatījumu uz Latviju, uz Latvijas vēsturi, uz šodienu, kāds bija svarīgs, teiksim, kā ir tai tomēr salīdzinoši nelielajai daļai, kurai pateicoties, mēs tiešām varējām atjaunot to neatkarību. Jo ļoti liela daļa, kā mēs redzam arī šodien, mūsdienās, ir ļoti padomju 50 gadu un postpadomju 30 gadu ietekmēta. Ja, tā.
Jūs ietekmējāt tos, kas varēja kaut ko ietekmēt tālāk. Tas bija Cerams. laikam ļoti svarīgi. Jā, tas bija.